Braukšana vilciena mašīnista kabīnē ir viens no maniem bērnības sapņiem, un tas beidzot ir piepildījies. Kā tas notiek? Mašīnista darba diena sākas ar to, ka viņš ierodas vilciena depo un iepūš trubiņā. Ja rādījums ir 0, tad automātiski izdrukājas maršruta lapa un notiek pārējās darbības. Mašīnistam pārbauda arī asins spiedienu un tiek izsniegta īpaša aproce, kas sako līdzi viņa pašsajūtai un modrībai. Tad darba rīkotājs sniedz vadītājiem visu nepieciešamo informāciju, norādes un instruktāžu. Tālāk vadītājs dodas pie dežuranta, saņem vilciena atslēgas un iet uz savu vilcienu. Vispirms mašīnists iekāpj kabīnē un vilciena tehniskā stāvokļa žurnālā paskatās, vai ir kāda informācija vai piezīmes no iepriekšējā reisa vadītāja. Tad mašīnists apsteigā un apskata vilciena sastāvu no ārpuses, novērtējot tā vizuālo stāvokli, vai nav grafiti, redzamu defektu, izsists stikls vai kas cits. Starp citu, vilciens starp reisiem stāv aktīvā dīkstāvē. Tas nozīmē to, ka naktī tas saņem elektrību, lai nodrošinātu apsardzes sistēmas darbību, un to, lai ziemā neaizsalst tualetes. Tad tiek iedarbināti visi 6 elektromotori, kuriem kopējā jauda ir 3000 kW, un tie ļauj komfortabli braukt ar maksimālo ātrumu 160 km/h, bet ne Latvijā pagaidām. Šobrīd infrastruktūra mums ļauj braukt ar 120 km/h, kas drīzumā tiks pacelts līdz 140. Tālāk ar kompresoru palīdzību tiek uzlādēta bremžu maģistrāle. Tajā tiek iepūsts gaiss ar spiedienu 5 bāri, nodrošinot to, lai vilciens varētu bremzēt. Tad tiek veikti bremžu testi, kas notiek elektroniski, un ar aci šīs lietas nemaz nav redzamas. Pāris darbības datora monitorā, un lieta ir darīta. Reizi 7 dienās tiek veikta arī ugunsgrēka signalizācijas pārbaude. Tad mašīnists iet cauri vilciena sastāvam, atbloķējot visas durvis un pārliecinās, vai darbojas tualete. Šajā brīdī vizuāli tiek novērtēts arī vilciena interjera tehniskais stāvoklis, vai kaut kas nav izdemolēts vai salauzts. Tad mašīnists vilcienu nobrauc no tā saucamās bremžu kurpes, tā nodrošina to, lai sastāvs naktī nekur neaizripo. Tad tiek ieslēgta rācija, lai sazinātos ar stacijas dežurantiem, dispečera un citiem vilcienu vadītājiem. Pēc tam rakstītājā tiek ievietota tāda kā melnā kaste, kas fiksē visus braucienu datus, un brauciens var sākties. Vilciena vadīšana notiek ar galveno sviras slēdzi, gaitas uzsākšana notiek pārvietojot to uz priekšu, bet bremzēšana pavalkot atpakaļ. Bremzējot, enerģija neaiziet vienkārši siltumā, bet tā tiek novadīta atpakaļ kontakttīklā. Starp citu, lai pilnībā apturētu vilcienu, kuram pilna masa ir 258 tonnas, ir vajadzīgi 520 metri. Vispār jau šie vilcieni patiešām ir daudz drošāki par iepriekšējiem visādā ziņā, gan mašīnistam, gan pasažieriem. Tas ir aprīkots ar dažādām drošības sistēmām un sensoriem, neļaujot vilcienam turpināt kustību, ja pastāv kāds drošības risks. Vilciens 120 km/h var attīstīt aptuveni 46 sekundēs, kas ir stipri labāks rādītājs par iepriekšējiem vilcieniem. Vilciena garums ir 110 metri, un tas spēj uzņemt 890 pasažierus. Jāsaka tā, ka vilciena gaita ir patīkami plūdena, un brauciens, salīdzinot ar vecajiem elektrovilcieniem, ir daudz patīkamāks. Un vēl par drošību. Vadītājiem, lai tas neiesnaustos, ik pa dažām minūtēm ir jānospiež poga, kas atrodas pie griestiem. Ja to nenospiež, vilciens apstājas. Ja es par jauno VV vilcienu jums neesmu kaut ko pastāstījis, jautājiet komentāros, kā arī dodiet man ziņu, ko vēl jūs gribētu redzēt. Kā tas notiek?